Šodien stāstīšu par platlapju mežu dabisko izplatīšanos. Tas būs tāds daļai personisks pieredzes stāsts, daļai novērojumu, kaut kur ieraudzīts, apskatīts, arī izlasīts. Un tātad mani sauc Agnis Graudulis. Ikdienā nodarbojos ar mežu apsaimniekošanu, ar platlapju mežiem, to kopšanu. Pats esmu arī platlapju meža īpašnieks. Mežus apsaimniekoju pēc dabai tuvas mežsaimniecības principiem, kas būtībā ir tāda mežsaimniecība līdzsvarojot saimnieciskās un dabas vajadzības, un kaut kādā brīdī to var arī nosaukt par vienkārši steidzies lēnam. Tas, ko es daru, vairāk vai mazāk ir rakstīts mājaslapā mežs-un-vidi.lv. Tāda mana publiskā darbošanās ir mani divas demonstrācijas saimniecības. Viens ir Madakstē, Madaksta dabas un daudzveidības mežs, kas ir ilgtspējīgas mežsaimniecības demonstrācijas saimniecība, kur ir partneri ir Pasaules dabas fonds Latvija un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Un tur ir tāda ļoti tradicionāla mežsaimniecība, tur ir gan apaugušas lauksaimniecības zemes, gan egļu mežs, un es tur vienkārši rādu, kādā veidā es tur saimniekoju pēc dabai tuvas mežsaimniecības principiem. To var visu redzēt praktiski. Un otra ir demonstrācijas saimniecība Kaugur, kurš atrodas Kuldīgas novadā, un tas ir tāds bijušais ozola mežs, kurš savulaik ir daļai pacirsts, nocirsts, un šobrīd es nodarbojos ar tā ozola mežu atjaunošanu, un tur ļoti labi var redzēt, kādā veidā tie ozoli dabiski atjaunojās, un kādu vienkāršu kopšanu un darbošanos to ozola mežu var izveidot. Nedaudz tā atkāpjoties, ir jautājums, cik daudz tā mēs vispār zinām par mežu. Un kaut kādā veidā es tā domāju, ka mēs patiesībā zinām stipri maz, jo mums pat nav izskaidrojumi par tādām elementārām lietām, teiksim, kā attēlā redzamā baravika, tā ir samērā dārga un vērtīga sēne, bet mums nav ne mazākās nojausmas, kādā veidā viņu var uzaudzēt. Viņa ir neatņemama meža sastāvdaļa, un kas tur mežā notiek, mēs vienkārši nezinām. Un tā mazais zaļais knibucis, kas tur ir bildē, tā ir zaļā buksbaumija, tā ir vairāk kārt palielināta fotogrāfijā, patiesībā viņa kaut kādu milimetru liela, tā ir tāda sūna, ko patiesībā var ieraudzīt tikai speciālisti, kas zina, kur jāskatās. Man arī viņi parādīja, kāda viņa mežā izskatās. Un tad kaut kādā brīdī ir tā, kad mēs jau daudz ko nezinām, neredzam, nemākam, un vai tā nezināšana atbrīvo mūs no atbildības par to dabu? Noteikti, ka nē. Un tad tālāk runājot par mežu, ir kāpēc par platlapiem, kāpēc ir svarīgi, te var attēlā tā plikā morēna, tas ir pēc mūsdienās kalnos, kas notiek pēc ledāja atkāpšanās, un kaut kāda līdzīga ainava noteikti mums varēja būt 12,000 gadus atpakaļ. Un par šo laiku ir daudz notikumu notikušies, un šobrīd ir visauglīgākās Latvijas zemes, kur var nodarboties ar lauksaimniecību, patiesībā ir izveidotas bijušo platlapju mežu vietā, jo tās bija visauglīgākās, viņas nolīda un nodarbojas ar lauksaimniecību. Un tātad mēs būtībā savām auglīgākām Latvijas augsnēm varam pateikties ar tīri platlapju mežiem un tiem kokiem, kas ir izveidojuši to augsni.
ja mēs runājam, kādā veidā tas platlapu mežs tā kā mežā veidojās, tur ir, lai tās sēklas iesētos vai kaut kāda darbība notiktos, tad tur ir tāds dabisks traucējums, var nosaukt par meža dārzkopi vai par mežkopi. Tā ir meža cūka, kura rok, viņa rok visur, un pa lielam, ja tas, kur meža cūka izrok, tur ir augsnē viņi izēda saknītes, un tur ir ļoti laba vieta, kur iesēties dažādiem kokiem. Ir arī saistības starp meža cūkām un papardēm, kad meža cūka izēda daļu paparžu saknes, un tad tur ir vieglāk atjaunoties mežam. Tas ir pat tāds kaut kur pētījums veikts, kad ir kaut kāda saistības ar cūku skaitu un papardēm, bet, ja mēs runājam par to cilvēcisko saprātu, tad, nu jā, ja mēs iemācītu tai cūkai strādāt mežā tur, kur mums vajadzētu, tad mums mežā nevajadzētu traktoru. Viņi varētu sagatavot augstu, un mēs varētu iestādīt, bet tas ir vēl viena lieta, ko mēs acīm redzam, kā tas notiek, bet mēs vieglāk sūtām traktoru, nevis meža cūku, rakt mežu. Nu jā, tātad būtībā cūka ir vēl viens tāds vēsturisks un mūsdienisks elements, kas ir bijis iesaistīts un ir iesaistīts un būs iesaistīts meža tapšanā. Tāda ļoti tāda unikāla kopspēle ir izveidojusies ar sīlu un ozolu, jo ozolam zīles ir smagas, viņas pašas nekur tālu tur nevar no koka nokrist. Un tad daba ir izveidojusi tādu saspēli, ka tas sīls vienkārši ņem tās ozola zīles un kaut kādu daļu apēd, un daļu viņš noslēp tikai sev zināmās vietās, un daļu viņš aizmirst, neatcerās, un tur izaug jaunu ozolu. Pēc tādiem pētījumiem tie sīļi nestās zīles var ceļot no pārsimts metriem līdz pāris kilometriem, pat līdz 4 ceļojot. Un būtībā ir, ja mēs paskatāmies ainavā, mežā liela daļa ozolu, kas aug, ir noteikti sīļi iesēti. Un tā ir kaut kā tāda vēsturiska sadarbība, kas ļoti interesanti. Šogad bija tāds neliels eksperiments, es paskatījos, kā tas dabā notiek. Es arī uzfilmēju iepriekš, es biju tikai kastes licis. Te ir tā, kad vienkārši ir eglē pakarināta kasta ar zīlēm, un tur uzlikt pa virsmu medību kameru, un tas, kas tur sanāca, kad tas zīles atlido un apēd pa vienai zīlei, dažas zīles viņš arī norīja un paņem kādu knābi un lido projām. Kaut kur viņš ir noslēpis. Tas tāds, interesants skatīšanās, un kas tur notiek. Tā daba jau ir iekārtota ar tā, kad mēs patiesībā, ir lietas, ko mēs tā riktīgi nezinām un neredzam, kas notiek. Un ja mēs paskatāmies to pašu tur notiek, tas ir tad var redzēt, ka tur tāds maziņš bēriņš skrien, tā reālāk ir paliela peli, klejotāja peli, un viņi ļoti mierīgi spējīgi ir uzkāpt augšā pa egles stumbru. Tā kasta bija kaut kādu 1,5 metra augstumā apmēram iekarināta, un viņi pa augšā pat bija kaut kādos kadros uzlīdus līdz kamerai, kur bija kaut kāda 2,5 metra augstumā iekarināta, un tā mierīgi te var redzēt, kā tas zīļu skaits samazinās, un tā peli viņas kaut kur aizstiepj. Un es pieļauju, ka tā peli arī kaut kādā veidā ozola zīļu izplatītājs, viņi noteikti nenes viņas tikpat tālu kā sīles, viņi noslēp kaut kur tuvāk. Es tā īsti nezinu, vai viņi noslēp to vienā vietā, vai viņi noslēp kaut kādās čupiņās, atsevišķās izdalītās. To tur varēs redzēt, ka tur apkārt neizdosies atrast, kur tās zīles dīkst, bet tas arī tāds interesants novērojums, ka
dabā ir visiem kaut kā var pabaroties, un ka pels var mierīgi par pilnīgi gludegles stumbru uzkāpt augšā. To es iepriekš tā kā nezināju, un tagad tas ir principā iedokumentēts un redzams. Ja tā grib dabiski tās zīles izplatīt savā mežā, tad acīm redzot ir jāuztais kaut kā tā, lai tur putns tiek, bet lai tā peli tur nevar iekāpt. Pēļauj vienkārši jāpakarina kaut kur tālāk garā tas viss. Un, tā ir pa pelīti. Un kāds tad ir viss tas darbības rezultāts? Te ir tāda pļava kaut kur laikam Abaus ielajā, un tur tālāk augšā nogāzē ir ozola mežs. Šā pļava kaut kāds pārdesmit gadus apakaļ ir pamesta saimniekot. Tur nekas nav pļauts un darīts, un tur ir daudz zāles, un pa vidi sasējušies ozoliņi. Un tie ozoli tur patās blakus kāds 50-100 metru attālumā ir. Tad tas ir ļoti skaidrs, ka tur visreālāk tie ir putni, kas to ir slēpuši. Varbūt ar kādu peli tur ir kaut kur stiepus to zīli ar tiem zāles cīnīšiem noslēpt, bet tas ir veids, kādā veidā tas mežs ir pats pa sevi izplatījies. Un noteikti ar cilvēks kaut ko no tā var mācīties, vai visu vajag kontrolēt, darīt tādam rezultātam, kā vai mēs iedomājamies, vai tomēr nedaudz paļauties uz dabu un kaut kādā veidā pabaudīt dzīvi. Tad rezultāts, tas mežs uzaug. Te noteikti prasītos, ja mēs skatāmies no mežsaimniecības, tiem ozoliem nedaudz arī vaināk kopšana, bet tas jau ir katra meža īpašnieka kompetencē. Te ir tāda vēl viena te bijusi kopšanas cirte Abaus ielajā. Un te var redzēt, ka arī tāda, kā notiek gravitācijas sēja, tas ir 2024. gada ozolu zīļu sējums. Viņš ir vienkārši kaut kur noripojuši lejā pa nogāzi un kaut kādās čupiņās ir sasējušās. Un te var redzēt to sākumu ozolu mežam. Te ir kaut kādi simtiem ozoliņi, viens pie otra cieši aug. Un tā dabā ir iekārtots, ka droši vien, ka viens no viņiem jau varbūt arī izaugs pa koku. Jo, ja mēs paskatāmies no tās dabas pēctecības viedokļa, tas ozols dzīvos 500 un 1000 gadiem, lai viņš nomainītos pēc citu ozolu, viņam jau vajag tikai no visām tām miljoniem zīļu, ko viņš pa tiem gadiem saražo, tikai vienai vajag izaugt pa lielu koku, kur atkal ražo zīles. Droši vien, ka dabā jau ir tā, ka ir ļoti daudz ozoli, kuri ražo zīles, bet no tām nekad neizveidojās pēcnācēji, un ir kaut kādi noteikti veiksmīgi ozoli, kuriem ir daudz pēcnācēji. Tas noteikti arī kaut kāda ļoti skarba ģenētiskā atlase, kad izdzīvo gan stiprākais un nenoliekšu arī veiksmīgākais, jo tur ir divi faktori. Tur pat ja labi zīve neveicās viņai iekrist labā vietā, tad viņa tā kā īpaši labi neaugs, bet tā tas dabā ir iekārtots. Un ja mēs paskatāmies šo pašu situāciju, tas ir kaut kur citā vietā, te ir tāda bildē ir tāda vecāka ozola, un tās zīles vienkārši ir viņiem kaut kur krituši lejā. Un ir tā, ka ozols ir nedaudz alelepātisks, ja viņš ir pie tādas pilnas veselības un spēcīgs, tad viņš īpaši sev apakšā neļauj nekādiem mazajiem tur jaunajiem ozoliņiem tur augties. Bet kaut kādu uz vecumu jau, un tā tad jau kaut kā tā alelepātiskā reakcija ir mazāka, un te var redzēt, ka ir sasējušies ozoliņi. Viņi ir cieši viens pie otra klāt, viņiem ar ļoti smukiem taisniem stumbriem, un man kā mežkopim grūti iedomāties, kādā veidā es kaut ko tādu varētu atdarināt, kādā veidā var vienkārši metodi iegūt tik ļoti skaists taisns stumbrus, jo viņi te cieši augot, viņi kaut kāds 6 metri gari, un principā ir ideāli stumbri. Ja mēs paskatāmies no tādas āķbaļas sortimenta, tad kaut kāds 6 metri ir ļoti labs izmērs bezzaru stumbram, kurš jau ir atzarojies jaunībā. Tas,
nozīmē, ka dabā jau ir iekārtots mehānisms, kādā veidā var izaudzēt kvalitatīvus zāģbaļķus. Nu, protams, arī ozols ir skaistumam un citām lietām, bet, nu, tā kā mēs runājam par mežsaimniecību, tad tomēr, nu, jāsaprot, ka mēs bez tā meža izdzīvot nevaram, un mums ar to mežu ir kopā jādzīvo. Šitien ir arī ozols, tas ir Kanādas vai sarkanais ozols, un te ir tā bilde no Ziemeļpolijas. Tas ir sarkanu ozolu mežs, kurš ir stādīts apmēram kāds 100 gadus atpakaļ iespējams. Un tas, kas ir apakšā, ir redzams, ka tur ir sarkanie ozoliņi sasējušies tā kā tāds paklājs. Un kādā formā tā bilde ir nedaudz uztraucoša, jo pie mums es tā riktīgi neesmu redzējis, ka viņi tik daudz sētos, viņi kaut kur pa bišķiņam, pa vienam sējās, bet izskatās, ka klimats kaut kādā veidā mainās un iespējams, kad kaut kas notiek par kaut ko mēs tā kā cilvēki nezinām, un tad tiem ozoliņiem, nu, sarkanajiem ir labāka augšana, vai tas it kā mums ir vajadzīgs? Es domāju, tā kā nē, jo mums ir pašiem savs ozols, kurš aug ļoti labi. Un, nu, tas ir vienmēr ieviešot kaut kādas sugas, ir jāskatās, nu, kādā veidā viņas izplatās. Un es, ja kaut ko arī stādu, arī piemājas saimniecībā, es vienmēr to augu nedaudz izpētus vai aizbrauc kaut kur dabā apskatīties vai izlasu par viņu. Reizēm ir viņi, nu, kaut kādās valstīs tie augi ir iekļuvuši invazīvo sugu sarakstā, un tu palasi un padomā, vai tev to vajag. Jo, nu, mums jau pietiek ar latvāņiem, zeltslotām un visu pārējo. Tāpēc, nu, par to sugu pārvietošanu ir jābūt atbildīgam un vienmēr jāskatās, nu, kādas sekas tas var izraisīt. Šitā ir mūsu kļava. Kļavas vispār ļoti interesanti uzvedās pēdējās pāris desmitgadēs. Tāds kļavs aug visur, ļoti arī izteikti pierīgs priežu mežos. Tur mežparkā tām kļavām izteikti cīnās un cenšas saglabāt to priežu mežu, kas, manuprāt, ir tik daudz ar barības vielām no tās pilsētas, ka tur tā cīņa ar veidzirnavām, ko viņi tā kā paši atzīst. Bet, nu, kurā gadījumā es pieļauju, ka kļava, skatoties, cik labi viņi ir sākus izplatīties, ir kāds izteikts nākotnes koks. Un droši vien, kad viņš būtu iekļaujams arī normālā mežsaimniecības apritē kā kaut kāds sortiments. Cik es zinu, kad Eiropā kļavi ir kaut kādās galdniecībās un tādās lietās tiek izmantot, un pieļauju arī Latvijā tajā brīdī, kad parādīsies pietiekoši daudz piedāvājums pēc materiāla, būs arī pieprasījums, un tie cilvēki jau ir atapīgi izdomās, kā to kļavu izmantot. Bet, ja, nu, paskatās pēc bioloģijas, tā kļava ļoti labi sējās, un te ir kaut kāda 8 metrīgi makšķerkāti sauguši kaut kādu pusmetru attālumā viens no otra. Viņiem ir būtībā sākuma stadijā ļoti kvalitatīvi stumbri, un tā ir tāda viena, nu, vairāk vai mazāk visu platlapju pazīme, ka viņi sasējās ļoti blīvi un izaudzēja taisnus stumbrus. Un tur, nu, manuprāt, jaunauģu kopšana kā tāda vispār nav nepieciešama. Viņa tā kopšana ir vajadzīga kaut kādā vecumā, kad tev ir te pirmais nogrieznis, kaut kādi 6-8 metri izauguši, tad gan viņus vajadzētu sākt bišķiņi retināt, jo tad var parādīties kāda struktūrāla nestabilitāte. Viņi tomēr pārāk tievu, pārāk nestabilu garumu un augstumu attiecību, bet, nu, tas ir vienkārši kopšanā. Kādā veidā cilvēks var šādu pašēji atdarināt, es nezinu. Iespējams, ka tur vajag meža cūku, kas to visu uzrok, un tad vajag, nu, kādu normālu kļavas sēklas gadu, un kļavas sasējās, un tad viņš saug. Un te ir man šeit tāds daudzums kļavu, ko neviens briežveidīgais neapēdīs. Ja mēs paskatāmies, kādu kļavas otrpus okeānam aug, šis ir Kanādas nacionālais koks, Kanādas karogā ir iekļuvis. Tā ir
vienkārši cukuru kļavu, no ko viņi iegūst cukursīrupu. Un te ir dabisks mežs Kanādā, kur mežsaimniecība kaut kādus gadus 30 vismaz nav notikusi. Un tur būtībā kļavas ir sasējušās tā kā tāds klājiens. Pie mums palaistu kļavas pašsējā es pieļāvu iespējams, ka mēs varētu iegūt kaut kādās labvēlīgās vietās līdzīgu skatu, kas patiesībā būtu tīri labi, jo tajā brīdī, kad kādu no tiem lieliem kokiem izņem ārā, tad tur ir tiem mazajiem ir pietiekoši gaismas, un tad tur notiks vienkārši veģetatīva eksplozija, un tad tās kļavas milzuma daudzums skries uz augšu, lai paspētu būt pirmā. Un to jau mums kā mežkopiem arī vajag. Un pēc tam pēc kaut kāda brīda vajadzēs, kaut kāds 6-8 metri izaugt, un kā tā audz attīstās, tad sākt izvēlēties taisnākos, smukākos līderus. Pēc tās diškabāžu kopšanas pieredzes arī diškabāžu mežos, kaut kad es Zviedrijā strādājis, ka būtībā parasti cenšas atstāt vistaisnākos kokus, un ja tur ir tie, kas sāk zaroties un salīdzinoši zemā augumā sāk taisīt plašs vainags, to zāģē ārā. Tas ir tāds vienos princips, kas būtībā būtu attiecināms uz visiem platlapiem. Te ir tāda bilde no aizaugošas pļavas. Te kaut kādus pārdesmit gadus cilvēks nav bijis iesaistījies nekādā formātā, un te ir tāds ideālais platlapu mežiņš, kurš ir pašsējājis sasējušās liepas, ozolu kļavas, viss pēc kārtas aug smuki taisni, un ideāli izstraudas, tur ir dažādas sugas, dažas gaismas prasīgākas, dažas ēncietīgākas, jo, teiksim, liepa ir spējīga riktīgi noēnojumā augt, un arī jaunās kļavas ir ozolam tā kā vairāk vajag gaismu, un tad tur var visu to saimniecību kombinēt. Iespējams, ka cilvēkam tur vajadzētu kaut ko piekopt un pa reizei izzāģējot kādus nekvalitatīvos stumbrus, kas ar 2 žākļiem vai ar dobumiem vai zarojās, jo tur iet pa daudz pastaigāt, tur var redzēt, kad ir koki, kuriem tā kā ir vairāk viņa tendence zaroties, zemāki vainagi, un tad, ja tas mežsaimniecības mērķis tomēr ir zāģbaļķu iegūšana, tad, droši vien, kad jāizvēlās tos taisnākos. Te ir kādā veidā dabiski aug apsi. Apsis liela daļa, kur mēs redzam tos apšu mežus, viņi ir patiesībā kloni. Viņi aug ļoti labi no sakņu atvasēm. Un tā kā te var redzēt, ka tas apšu mežs, kurš pēc mežsaimniecības standarta ir krietni pa biezu, jo te ir tādas, apmēram 20-gadīgas apsis ar diametru 10-15 centimetriem, visi smuki taisni, kvalitatīvi stumbri. Viņas jau kaut kādu pusmetru attālumā viena no otras. Kurā brīdī tā audze būtu jākopjas, pat nezinu. Izskatās, ka viņas aug ļoti labi. Un par apsēm ir interesanti, man arī ir vairākas apšaudus, un dažas aug kaut kā ļoti slikti, un tas, tā kā mans pieņēmums, tomēr tā kā apsis ir klonauģi, tad kaut kādā veidā tur gadās slikta apsis, tad arī visi tie apšu pēcnācēji būs tādi, ne pārāk labi. Man ir kaut kādi auģu fragmenti, kaut kādas līkas šķības, tā kā korķvīģi, kaut kādas apšu grupas aug, un tad vienīgais skaidrojums ir, ka tās ir sakņu atvas no kaut kā, un droši vien, ka tās būtu mežsaimnieciski jāizzāģē. Un, mežsaimniecība ir darbība, un tu vienmēr tur jāskatās, kas tur aug, un jāspēj pieņemt lēmumu, kaut ko darīt, kad izskatās, ka neaug tā, kā mums vajag, bet atkal ir otrs, ir steidzies lēnām, pavēro un padomā, ko tu tur var izdarīt. Ja tur ir apšauds, kur nav ļoti kvalitatīvi, varbūt tomēr ir vērts viņus izaudzēt un veikt kopšanas cirti un apakšā kaut ko pastādīt un veikt pakāpenisku audzes nomaiņu. Zem apsēm arī ļoti labi patiesībā iedot gaismu un nāk sekundārā suga, pieņemsim, kā egli. Apsēja arī
ir milzīga bioloģiskā vērtība, viņai tāda samērā rauta mīza, uz tās aug visus tādus sūnus, arī retākas sūnas, ka viņas kļūst vecākas, un viņš arī viens no pirmajiem dobumkokiem, viņas kaut kad tomēr trupi iemetās, tur putni izkaļ dobumus, un tad tā apse ir ideāls dobumkoks putniem, un kāpēc mežsaimniecībā tie putni būtu vajadzīgi, tāpēc, kad mežā vienmēr būs kaut kādi kukaiņi, kas ēdīs jaunos dzīvumus, lapas, zem mīzes grauzīsies un tā tālāk. Un atkal putni ir tie, kas tā kā ēd tos mūsu koku ēdājus. Un, lai tomēr dabā ir iekārtots, ka normāli dabiskā mežā ir līdzsvars, ka tur ir pietiekoši daudz lapēdāju, pietiekoši daudz koku un arī lapēdāju ēdāji ir, tas ir putni, un tad viss tas līdzsvarojās, tas mežs tomēr spēja izaugt. Ja mēs no aprītes izņemam resnos kokus un tiem putniem vairāk nav kur dzīvot, tad ir rodam paradīze dažādiem kukaiņiem un kaitēkļiem, kas ēd mūsu kokus un reāli samazina mežaudzes ražību. Tāpēc, dabā viss ir līdzsvarā. Mums to līdzsvaru jāmāk ir noķert. Te ir tāda mūsdienās, pat tos man ir ļoti tāds, patiesībā, pat man viņš patīk tas osis. Viņš ir ļoti laba suga, kas auga mitros apstākļos, viņš auga mitrākās vietās, tā salīdzinoši kā ozols. Osis ir labs tas, kad jaunie oši netiek pielocīti ar zāli. Ja jaunie ozoliņi bieži vien kaut kur zālē sasējās, viņi ir, tie stumbri ir lokani un tā zāles, viņas pieloc pie zemes, un tad tam ozoliņš aiziet pa ziemu bojā. Osim tā struktūra ir labāka, viņš tādā zālē labāk spēj izdzīvot. Bet ošiem ir tā problēma, ka viņiem ir tā ošu slimība. Viņi arī gan jauniem kokiem kaut kur vainagā metās, gan arī pieaugušie okši vienkārši krīt nost. Iespējams, ka tā kaut kādas dabiskās atlases rezultātā ātrāk vai vēlāk atlasīsies rezistanti oši, un tā slimība vienkārši arī pāries. Un tāpēc es domāju, ka, teiksim, būtu jāciena katrs osis, kas aug, jo tā ir ģenētiskā daudzveidība, un tā mēs nodrošinām tās sugas nākotni, vienkārši atstājot visus labos eksemplārus. Un te var redzēt, ka būtībā ir dažādi vecuma ošu audi. Tādā bildē, kur tie mazākie kociņi, tur viņi ir 3-4 metrīgi, tā kā smuks taisns stibiņš, un tādā bildē tie lielākie viņi jau kādi 11 metrīgi parasti noši ar samērā blīvi. Un pēc tā novērojuma, kā arī manā mežā, kad reizēm tas osis vienkārši sējās tā kā zāle, viņš aug visur, un būtībā kaut kādos meža tipos, kurš ir tāds mitrais vēris vai damaksnis vai slapjā gārša. Tur slapjā gāršā tas ir vienkārši visideālākais koks, ko var audzēt. Par lazdu. Mežsaimniecisku lazdu patiesībā uzskatu kaut kādā veidā par nezāli. Daļēji tā tas varbūt arī ir, bet ja mēs paskatāmies uz tādām kopsakarībām, tad lazda ir tāds meža dabiska reakcija uz kailumu. Ja mēs nocērtam vienlaikus cirsmā lielu meža gabalu, tad viņš bieži vien aizaug ar lazdām, tad mums visi slikti. Bet tāpat laikā pēc dabas bioloģijas, tad lazda ļoti labi nosedz augsni, lazdu lapas ražo daudz trūdu un pagātina augsni. Un patiesībā lazdājos ātrāk vai vēlāk izaug tīri sakarīgs mežs. Cilvēku prātām varbūt tas ir pa ilgi jāgaida kaut kādi 30-40 gadi, kad tur sāk tādi izmēri koki parādīties.
Bet man novērojami tie koki, kas izaug caur lazdām, ir ļoti smuki taisni ar kvalitatīviem taisniem stumbriem. Un tās lazdas ar laiku viņi nomāca. Un tas, ko es no tādas meža apsaimniekošanas esmu sapratis, ka lazdas, ja viņas ir, tad viņas ir jāpieņem. Un būtībā ir jāveic tur punktveida kopšana, jo tur var ļoti labi zem viņām var sējās eglītes un kaut kas tāds, un tad vienkārši ir jāapzēģē, jāiedod tā gaisma, tik daudz, lai tas koks var izspraukties caur tam lazdu vainagam, lai cepuri brīva. Un tad, jā, un tā lazda ir tāds, jaunā meža veidotājs, un viņš arī, protams, kalpo kā barība. Tur visādi putni ar viņu barojās, uz lazdas stumbriem aug ļoti daudzveidīgi ķērpji un sēņu pasauli uz vecākām lazdām, un tad būtībā, lai nodrošinātu to meža pēctecību, droši vien, ka vajadzētu atstāt kādas vecākās lazdas, kas ir smukas, skaistas, lai jau viņš tur aizņem, tas pudurs varbūt tāds riktīgi resna lazda, varbūt kaut kādu 10 x 10 metri, labi 100 kvadrātmetru viena lazda, ko viņi tur mežā izdarīs, neko sliktu, vienkārši viņu atstāt kā meža bioloģiskās daudzveidības elementu. Ja mēs paskatāmies uz riekstkokiem, tad tā ir tāda iespēja, sevišķi runājot par lauksaimniecības mežu, lauksaimniecības zemju apmežošanu, tad riekstkoki ir ļoti laba kultūra, ko viņiem ir divas īpašības, var iegūt gan rieksts, gan koksni. Melnais riekstkoks ir ļoti kvalitatīva koksni, pieņemsim arī ēdamam kastanim ir ļoti kvalitatīva vērtīga koksni, un tad var iegūt arī vienlaicīgi ēdienu. Un tos riekstkokus var no sākuma stādīt samērā biezi, un tur caur kopšanas cirtēm izzāģēt liekos, un tad beigās dabūt tādu pārsimts kokus uz hektāru riekstkoku mežu, kurš ražo riekstus, un tad būtībā viņi varētu apsaimniekot mierīgi kā mūžīgo mežu, un tādu varētu veidot vienkārši agromežsaimniecības sistēmu. Paskatāmies, kāds izskatās pieaudzis melno riekstkoku mežs Kanādā. Šitam mežam ir kaut kādi 50 pāri gadi, viņš ir stādīts pļavā, samērā tādā skarbā klimatā, kur ziemā ir normāli -40 grādi. Un jā, tie koki aug smuki, te ir apmēram 700 kokus hektāru šajā stadijā, kaut kādā brīdī viņi būs jāretina. Tas ir vismaz Amerikā samērā dārgs koks, arī Eiropā viņš melnos valriekus audzē koksnē, un droši vien, ka ir vērts padomāt par, kad apmežojot lauksaimniecības zemes, vienkārši arī stādīt kādus no riekstkokiem. Ja mēs paskatāmies pa tiem platlapiem, aizejot no meža uz kādu piemājas saimniecību, kaut kur kādu lauku sētu vai kaut kas tāds, tad ir jāsaprot, ka visi platlapi pa lielam dara augsnes ielabošanai, viņi ļoti bagātīgi ražo lapas, vai tas ir ozols, kļavu vai lazda. Vienkārši var grābt lapas un izmantot mulčēšanai, kompostēšanai un visam pārējām, kas tur dārzā vajadzīgs. Tas ir tāds, iesaistīties dabas apritē, un mums ir mēslojums par velti. Viņš ļoti labi var stādīt vēja aizsargs stādījumos. Viņa pamatā ir lielākā daļa visu noturīgi pret vēju, dzīvo ļoti ilgi un atbalsta arī vietējo bioloģisko daudzveidību. Ideāls stādījums. Un kā arī no viņiem var iegūt gan riekstus, gan sulas. No pļavām var arī tecināt sulas, arī melnais riekstkoks vispār sulām izmantojams. Un tāds multifunkcionāls koki tie ir. Ja mēs paskatāmies tādā plašākā meža perspektīvā, kā meža īpašniekam, tad platlapu mežs pēc būtības aug tā kā mūžīgais mežs. Viņš pats par sevi atjaunojās, un būtībā tā meža apsaimniekošana platlapu mežos ir
nodrošināt dabisku atjaunošanos un izņemot atsevišķus ārā punktveidā kādus kokus, kas jau ir sasnieguši mūsu mēķa diametru, un tad būtībā mums uz hektāru vajadzīgi varbūt 100 pieauguši koki, ar kuriem mēs tā kā strādājam un skatāmies, kurš no viņiem ir izaudzis, un tad, kad laiks ir kaut kādā veidā pienācis, tad mēs kādus varam nozāģēt, iedot gaismu zemē, un tad tur ļoti labi nāks dabiskā atjaunošanās. Tas ir arī mūsdienās, vismaz Rietumē Eiropā, ļoti plaši izmantot metodi, kādā veidā apsaimnieko ozolu mežus, un tad jāsaprot, ka tie ozoli ir samērā vērtīgi koksni, un meža īpašnieks var iegūt ļoti labu ienākumu par to. Un viņš arī samērā lēts patiesībā uzturēšanā, jo tur nav jāveic vienlaicas augsnes gatavošana, stādīšana, kopšana, tur ir maz dažādi klimatiskie riski, jo tur ir liela sugu dažādība un parasti viņš arī krietni noturīgāks pret vēju. Un vēl tāds blakus efekts, ka tur tam mežam ir meža pēctecība nodrošināta, tad tur var iegūt sēnes ogas. Runājot par platlapu mežiem, tad ir vērts būtu palasīt gan Meldera grāmatu, kas sarakstīja 1939. Krišs Melders gadā, un tad viņš būtībā ļoti daudz par platlapiem, par tādu, kāda mežsaimniecība bija tobrīd, kas manuprāt ir ļoti labs apvienojums starp saimniecisko un dabisko, lai būtu līdzsvarā tas viss. Tāpat patiesībā interesanti ir palasīt Kaspara Buša meža ekosistēmas, kas sarakstīts 1989. gadā. Tur ir ļoti daudz par mežu rakstīts, par procesiem mežā, un tad būtībā viņš ir vienkāršā valodā rakstīts, un tas ir katram meža īpašniekam izlasams, saprotams, un tad var iegūt tādu labāku priekšstatu par to, kas tad mežā notiek, vai uz ko skatīties. Un mūsu izcilais mežkopis Tāls Kalnārs ir tādu, vairāk tās ir interviju pieraksti, tās mūžīgais mežs, viņš ir Velsā strādājis. Viņš arī ļoti labi apraksta to meža pēctecību, bioloģiju, kā viss tas notiek, tādi ļoti vienkārši, pilnīgi viņš ir praktiķis, un tādā vienkārši praktiķu valodā, kādā veidā viņš tur strādā, un būtībā un no viņa man kaut kādā veidā arī nāk tas steidzies lēnām, ko viņš tā kā bija, gan angliski to bija make haste slowly, kādu laiku vajadzēja saprast, ko tas nozīmē, ka tas ir patiesībā latviešu teiciens steidzies lēnām, bet tādā veidā viņš ļoti veiksmīgi Velsā nodarbojas ar mežsaimniecību, ar samērā mitrā vējainā klimatā. Paldies! Tātad bija Agnis Grauduls, nodarbojos ar mežu apsaimniekošanu, audzēju priekškokus tādus. Mājaslapa man ir www.mežsunvidu.lv, tur ir par uzņēmumu pakalpojumiem. Ja jums ir laika, vēlme, lusta, tad variet ieskatīties YouTube kanālā, caur vienkārši ierakstot meklētājā Mežs un vidi. Tur ir daudz video, kur ir stāsti no manas personīgās pieredzes, ko es saimniekoju savā mežā, arī nedaudz klientu mežos. Un tad var būt tādu reālu priekšstatu, kādā veidā viss tā meža saimniekošana notiek. Ja ir kādi jautājumi, tad tur noteikti arī var atrast mājaslapā kontakts, rakstiet, jautājiet. Šodien jau vajag palīdzēšu, atbildēšu. Paldies, ka skatieties, klausieties. Atā, tiekās mežā.